Dzestars rīts, mešs, putnu skaņas, agrs. Viņa nogulusies mitrajās sūnās vēro koku galotnes. Iestājas tums un apkārt virmo satraukums. Durvis. Bet aiz durvīm skaļ bļaustīšanās. Telpā nikniem soļiem ienāk viņas māte un rauja meitene aiz matiem. Atkal paliek tumšs, bet šoreiz tā silta, mīloša. Dzied circenīti aizkrāsnē. Nāc, bērni. Viņas acis momentā ir vaļā. Steigšs pielec kājās un bēg. Viņa dzird, kā tālumā kliedz viņas vārdu. Atelpas brīdis, un viņš atkal sāk skriet. Apkārt jūra, priežu mešs un klusums. Neviena cilvēka, tikai viņš un mūzika. Ierasts rīts. Viņš sāk skriet kādas mājas virzienā. Atverot koridoru durvis, uzreiz ir sajūtama pankūku smarža un dzirdama patīkama smiekli. Madara mierīgi ar smaidu sejā dzer karstu tēju. Viņas dzīve pēdējā gada laikā ir mainījusies. Labā ziņa – atrada sev dzīvokli, darbu un drošības sajūtu, bet viņa pārāk ļoti uzticas. Tiek izmantota, sāpināta un atstāta, bet tas ne brīdi nesalauž viņas smaidu un cerību uz vēl labāku nākotni. Varbūt, tikai varbūt, labāk būtu, ja viņa tik ļoti neusticētos un nelaistu nevienu sev tūmā. Tā arī Madara nolēma. Pēkšņi viņas pārdomu brīdi izjauc kāds troksnis. Viņš ir satraucies. Darba intervija ir kaut kas pilnīgi jauns viņa dzīvē. Tu to vari. Tev to vajag. Ivar, saņemies. It kā vienkārši vārdi, bet mazliet palīdz. Šobrīd darbs ir nepieciešams. Tā ir viņa izvēle. Atpakaļ ceļa vairs nav. Viņa zina, ka visi scenāriji, ko rada savā galvā, nekad nepiepildīsies. Tik līdz Ivars nostājas pie viņas galdiņa, Madara pieceļas, pasmaida un aiziet. Kārtējais rīts. Viņš mostas agri un gaida, bet neviens nezvana. Viņš sūta kārtējo darba pieteikumu, bet atbildi tā arī nesagaida. Liekas, ka nekam vairs nav jēgas. Madara sēž, vēro jūru. Tik skaisti. Ikdiena ir mierīga. Aizvarot acis, viņa vairs neredz murgus. Kārtējā glāze, kārtējā pudele, kārtējā atkarība. Kāpēc? Jo tā viņš jūtas labāk. Vismaz uz kādu mirkli. Fonā sarunas, bet viņa tikai lasa. Karsta tēja, mājīgi sajūta, iegrimstot ziedoņa epifānijās. Kafejnīcas troksnis nemaz viņu netraucē. Madara nemaz nemana, kā telpā ienāk kāds, ko viņa jau reiz bija redzējusi. Ar acu kaktiņu viņš pamana to smaidu. Un tajā momentā viņš pārdomā. Viņš nepieiet pie letes un nepasūta alus pudeli. Tā vietā viņš paķer 2 kūkas gabalus un nosēžas pretī Madarai. Tas vairs nav tikai smaids. Pirmā saruna. Pieskāriens. Ar katru saraksti, telefonu zvanu un sarunu pie tējas viņa sāka stāstīt par sevi. Tagad es zinu viņas pagātni. Un otrādi. Bet nākotne ir mūsu. Lai arī kāda tā būtu. Ko tik nespēja mainīt viens pieskāriens? Tāds īsts pieskāriens. Viņš aizskāra mani un es viņu. Viņš smaida. Mirklis miera. Cik ilgi? To nezina neviens. Bet ja būs lemts, tad labāk nepiesaukt.